Reiz kādā zemē dzīvoja īpaša govju suga – slaucamās. Govis ik pa laikam ar labākajām cerībām ievēlējis savus ganus. Gani katru reizi dievojās, ka slauks saudzīgi tikai kopēju labumu vadīt un guvumus godīgi sadalīs. Gani govis kārdināja ar 7 treknajiem gadiem un solīja, ka 7 gadi ir mūžīgi un nekad nebeigsies. Solīts makā nekrīt, saldais krējums ātri tika nosmelts, un drīz jau arī nebija vairs ne piena, ne sūkalu, ko dalīt. Bezdarbs, izmisums, jauni nodokļi, netaisnība, krīze. Govis sāka protestēt, rīkoja piketus, bada streikus, demolēja vecpilsētu. Taču nekas nemainījās. Un govis saprata, viņas šai zemē bija vajadzīgas tikai slaukšanai. Govis uzspļāva saviem ganiem un nolēma doties laimi meklēt aiz treideviņām zemēm un jūrām. Dienā, kad bija jādodas prom, cerības par labāku un skaistāku nākotni sasildīja viņu sirdis un nomierināja prātus. Viņas pasmaidīja un cēli ienāca lidostā. Tur viņas ļoti laipni sagaidīja un apkalpoja, kā arī novēlēja veiksmīgu ceļu. Protams, gadījās arī grūtības, bet savu zemi viņas pameta pirmo reizi un nezināja, kā pareizi to darīt. Runā, ka no kļūdām mācās. Varbūt nākamreiz izdosies labāk, bet vai būs nākamā reize, vai viņas atgriezīsies? 2 reiz vienā upē neiekāpsi, tāpēc iespējams, ka viņas dzīvos laimīgi līdz mūža galam svešā zemē.